Čau visiem! Šis video būs par ESAB hameleona metināšanas maskas remontu. Kaut gan mūsdienās hameleona metināšanas maskas maksā salīdzinoši maz, ir redzēts pa 30 eiro un iespējams pat mazāk un kalpo nesliktāk. Protams, tie ir ķīniešu ražojumi, bet mūsdienās jau principā gan arī viss ir ražots Ķīnā. Atšķirās tikai kvalitāte. Maska man ir nokalpojusi 10 gadus un šogad sākot metināšanas darbus, pamanīju, ka aptumšošanās paliek arvien sliktāk, kamēr vienā brīdī aptumšošanās pazuda kā tāda. Problēma ir vienkārša, ir savu nokalpojis barošanas elements akumulators. Šāda tipa, 3 volti spriegums. Mainīt nav paredzēts, jo ir pielodēts šeit uz plates, un lādējās šis te akumulators no saules baterijas. Tātad no metināšanas izstarotās gaismas. Un, protams, arī no saules. Vienā brīdī es mēģināju arī eksperimentēt, viņu lādēju ne tik vien no metināšanas, bet arī saulē atstāju stundu. Kā pa brīnumu viņi uzlādējās pat salīdzinoši nekā no metināšanas izstarotās gaismas, bet stundu ilga lādēšana pietika apmēram saules gaismā jāpiebilst, pietika apmēram 20 sekundēm. Izjaucu nebija grūti, bet pirmo reizi jaucot vienmēr var gadīties kaut kas salūž šeit, nesalūza, bet iespējas tādas bija. Akumulators ir pielodēts tā, ka mainīt viņu nav iespējams, bet ko gan nevar izdarīt, ja vajag. Tad viņu var mēģināt aizvietot. Esmu redzējis, ka cilvēki YouTube'ā viņu aizvieto ar parastu bateriju 3 voltu, un ar to arī it kā strādā. Tik vienīgais tas, ka baterijas atšķirībā no akumulatoriem nelādējās. Kaut cik jau nedaudz, bet uzlāde ir ļoti minimāla. Viņa arī nav īsti veselīga baterija. Bet tā kā enerģijas patēriņš nav liels, tad tāda arī pietiek. Es domāju izmantot šādu te no elektroniskās cigaretes. Pats tādas nelietoju, bet no čoma paprasīju, lai atstāja, lai nemet ārā, izjaucu, papētīju konstrukciju un paliek šāda arī 3 voltu baterija. Izvilkšu ārā vadus, lai nākotnē var pielikt klāt jebkādu barošanas elementu, kāds ir pie rokas, kādu var atrast. Var arī pēc tam pielādēt, ja atrod arī jebkādu principā. Arī parastās baterijas var izmantot, uzstādīt tādu slotu, kurā var ielikt šo te bateriju. Teiksim, no datora mācas plats var nolodēt nost BIOS šo te baterijas turētāju. Pieņemsim, bet es pagaidām izmantošu šo te. Šeit arī ir 370 mAh ietilpība. Šeit šķiet, ka nebija rakstīta. Kad mainīju barošanas elementu, aizmirsu uzfilmēt rezultātu. Šobrīd ir pagājis nedaudz vairāk kā gads kopš barošanas elementa maiņas. Maska diezgan aktīvi tiek izmantot un joprojām strādā. Tā kā bija vērts veikt šādu te darbiņu, lai saglabātu, paildzinātu maskas darbību, jo pamatā jau viss ir kārtībā. Esmu mainījis vienreiz stiklu. Ja būs iespējams nopirkt, tad nopirkšu šo rezerves stiklus. Un var strādāt tālāk.